Šodien es jums pastāstīšu par drošības pamatiem un pašglābšanos kiteboardā. Bet, īsumā par manu pieredzi tieši kiteboardā. Es sāku kaitot 2007. gadā. 2010. gadā es ieguvu IKO instruktoru certifikātu. Par tiem, kas nezina, kas ir IKO, tā ir starptautiska kiteboarda organizācija, kas apmāca un certificē instruktorus. Tā ir ļoti populāra tieši kiteboardistu sabiedrībā. Pēc IKO certifikāta iegūšanas es strādāju vairākas sezonas dažādās valstīs, sākot ar Latviju, Portugāli, Filipīnas, Dominikānas Republikā, Tanzāniju, Zanzibārā es bijis arī. Man ir bijuši manā instruktoru karjerā vairāk kā 600 apmācāmo, dažādu tautību, protams, arī dažādu vecumu. Jaunākais ir bijis 12-gadīgs puika, un vecākais, ļoti labi atceros, 70-gadīgs vācu turists vārdā Ādolfs tāds. Tā kā to grūti aizmirst. Tālāk par pašiem drošības pamatiem tieši no IKO viedokļa un vispār pamatā, kas būtu jāzina jebkuram kiteboardistam iesācējam vai arī jau tādam, kas jau domā, ka ir patstāvīgs un visu varošs. Tātad pati pirmā lieta ir vēja prognožu novērtēšana vai vēja prognožu nolasīšana. Advancētiem kaiteriem tas jau viss ir pilnīgi skaidrs, paskatās Windguru vai Windfinderī, vējš pūš pareizajā virzienā, pietiekami stipri, pietiekami ilgi, tad var jau braukt uz pludmali. Jo tā kaitošana Latvijā notiek pārsvarā tieši pludmalēs. Ir citas vietas, bet pamatā tā ir jūra. Kam jāpievērš uzmanība, tīpaši iesācējiem, tas ir, vai tā vēja prognoze nav kaut kādi lietus mākoņi vai negaiss, piemēram, kura laikā vējš ir brāzmēns un kura laikā ir bīstami atrasties uz ūdens. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad jādodās ir uz jūru, uz to kaitošanas vietu, kas arī ir ļoti svarīgi, kur tā vieta ir jānovērtē, kurā vietā domā kaitot. Vislabākais variants pārliecināties par to, vai vieta ir droša, ir vienkārši aprunāties ar citiem kaiteriem, kas ir uz vietas, bet, protams, pašam arī jāskatās, vai, teiksim, pludmale ir pietiekami plata vai droši pacelt un nolaist pūķi, vai, teiksim, nav pārāk daudz to kaiteru. Kā, piemēram, es domāju, ka tie, kas kaito, ļoti labi zina, kāda situācija mēdz izveidoties Pumpuros vasarā, ka tur ir tā, ka tur nav brīvas vietas. Un tajā pašā laikā tur 300-400 metrus pa labi vai pa kreisi ir pietiekami daudz brīvas vietas. Tā kā, it īpaši arī iesācējiem, skatieties tomēr. Protams, jūrā šķēršļi kaut kādi tur zari, piemēram, mēdz pēc vētrām peldēt kaut kādi koki. Ļoti aktuāla lieta, starp citu, ir zvejas tīkli, it īpaši tādās nomaļākās vietās, kad kaito, kam vajag pievērst uzmanību. Tos oficiālos tīklus, protams, var pamanīt pēc karodziņiem, bet ir arī tādi nelegālie tīkli, bet viņus var pamanīt, tam ir jāsako līdzi. Protams, lieli viļņi, kaut kādas straumes un jebkādi citi šķēršļi, kas var būt bīstami. Tālāk inventāra pārbaude. Inventāra pārbaudē ietilpst tādas lietas no drošības viedokļa, kā pārbaudīt visas, piemēram, stropes, vai ir vesels kaita pūķim, vai nav kādi mezgli iesējušies, jo tā arī ir, pēc pieredzes varu pateikt, tāda problēma īstenībā, ka tos mezgliņus, kad viņi iesienās stropēs, kaiteri zinās, viņi tādi maziņi, viņi savelkās. Un es varu pilnīgi droši apgalvot, ka agri vai vēlu tajās vietās, kur ir mezgls, tās stropas plīsīs. Tā kā ir vērts padomāt, varbūt laicīgi tomēr samainīt. Protams, vai puķis nelaiž gaisu, lai ir visi ventīļi pareizi aiztaisīti ciet, lai kaitošanas laikā neizlaistu gaisu puķi. Vēl svarīga lieta ir tās drošības sistēmas, saucamās quick release sistēmas, vai viņās nav kaut kādas smiltis iekšā, vai smilšu graudi gliemežāki mēdz dažreiz būt, kad tās drošības sistēmas īsti nedarbojās. To vajag noteikti pārbaudīt. Noteikti es esmu pilnīgi 100% pārliecināts, ka ļoti maza daļa vispār kādreiz ir izlasījusi drošības instrukciju vai puķu lietošanas noteikums, kas nāk līdz kastītē, tā kā pērk jaunu inventāru. Tālāk papildus drošības līdzekļi, kā, teiksim, triecienvestes, peldvestes, ķiveres, tur kaut kādi nazīši trapecēs. Tas viss kā ir pašsaprotami, un tas ir arī pēc paša izvēles. Ja jūs kaut bišķīt jūtaties nedroši tieši attiecībā par puķošanu, tad noteikti vajag izmantot gan triecienvestes, kā jau es teicu,
peldvestes, ķiveres un tā tālāk un tā joprojām. Informācijas nodošana, tas varbūt tās liekas tā smieklīgi, bet tomēr dažreiz varbūt arī noderīgi, jo mēdz būt tāda situācija, kad brauc uz jūru kaitot viens pats. Tas neko īsti nemaksā aizsūtīt radiniekiem, draudzenei vai kādam īziņu, pateikt, es tikos eju ūdenī, un tikos es būšu ārā. Un tad skatīties, vai satraukties vai nē, vai meklēt vai nē. Un tālāk par self-rescue, par pašglābšanos. Šis ir temats, ko bieži vien, arī no pieredzes var pateikt, ka bieži vien tie, kas ir mācījušies pašmācības ceļā, vai ja kā no draugiem ir mācījušies kāds kaitot, šito tematu bieži vien palaiž garām, jo, protams, ka tie, kas mācās kaitot, vai tie, kas māca kaitot, grib ātrāk to cilvēku dabūt uz tā dēļa, lai viņš ātrāk brauc un braukājās. Bet, šis temats ir noteikti jāņem vērā pilnīgi visiem, kas mācīsies un jau kaito. Un self-rescue pamatā tās ir teorētiskās un praktiskās zināšanas par to, kā rīkoties krīzes situācijā, atrodoties ūdenī, lai bez citu palīdzības tiktu krastā, izmantojot inventāru. Tie apstākļi, kādos varētu būt, ka ir jāizmanto pašglābšanās zināšanas, ir, pieņemsim, kad vējš paliek ļoti, ļoti stiprs, puķi vairs tā īsti kontrolēt nav iespējams, to kaiteri rauj pa gaisu, vai arī tieši otrādi, kad vējš absolūti un pilnībā izbeidzās, kad puķis nokrīt zemē, pacelt vairs nav iespējams. Tāpat vienkārši palaižot striķus un stūri vaļā un peldot uz krastu, būs ļoti grūti to izdarīt. Vai arī, teiksim, kad tojās negaiss. Otra lieta, kad notiek kaut kāds erors ar inventāru, kad kaut kas pārplīst kāda strope vai trīsis, vai teiksim, puķis ir izlaidis gaisu, centrālā truba ir izlaidusi gaisu. Ja pavisam viss puķis izlaiž gaisu, tur ir diezgan grūti kaut ko izdarīt, jo viņš piesmiļās pirmkārt ar ūdeni, un tad viņš paliek tā kā tāda veca vilnas saga bez mazvai, kas bišķiņ it kā peld, bet tūlīt gatavi būs nogremt. Un situācija, kad inventārs vairs vispār nevar pildīt savu funkciju, tas ir lidot. Tātad pašglābšanās izmantojot puķi. Puķi var izmantot pirmkārt kā buru. Tas ir tad, ja vējš pūš virzienā uz krastu vai sliktākajā gadījumā gar krastu. Tas ir puķi izmanto kā buru, lai izvilktu pats sevi krastā. Un vēl viens variants ir puķi izmantot kā plostu. Tas ir, lai kaiteri labāk noturētu virs ūdens. Un šito variantu izmanto visbiežāk, ja, teiksim, centrālā truba ir izlaidusi pilnībā gaisu. Bet, ja ribas tomēr ir palikušas piepumpētas. Un pats galējais variants, tas ir pats pēdējais variants, ir puķi palaist vaļā pilnībā pavisam. Tas galvenais noteikums tam, lai puķi laistu vaļā pavisam, ir tāds, ka, ja puķi vairs vispār nekādīgi nav iespējams izmantot kā buru vai kā plostu, kad puķis pazaudē, kad vairs nav nekādas iespējas viņu kontrolēt, tad gan ir jālaiž vaļā. Vēl ir daži apstākļi, kādos es domāju, ka vajadzētu puķi laist tomēr pavisam vaļā. Tas ir tad, ja, teiksim, to kiteboardistu velk virsū kādam šķērslim nekontrolēti, ja, kad tu vairs nesaproti, kas notiekās, ka tevi vienkārši velk šķērslim virsū, vai tas būtu krasts, vai laiva, vai kaut kādi akmeņi, vai es nezinu, vai tev ceļ gaisā un rauj kokos, tad ir momentāli jālaiž puķis vaļā pavisam. Vēl viens aspekts, ko arī no pieredzes, ko es varu pateikt, ko cilvēki bieži vien nedara tādās ļoti blīvās vietās, kur ir daudz kiteboardistu, diezgan bieži īstenībā sanāk diviem puķiem saskrieties. Parasti tas notiek krastā, kad stāv, kad neuzmanīgi tur viens ar otru pļāpā, vai kāds nemāk varbūt tās kaut ko īsti līdz galam izdarīt, un divi puķi saskrienās. Tādā gadījumā es visiem ieteiktu uzreiz un momentāli palaist tos puķus abus divus vaļā, jo savādāk viņi sapinās, un viņus, protams, raust uz visām pusēm, un tur būs vienīgs problēmas. Labāk atlaist vaļā un iet viņus sameklēt tur kokos, vai kur viņi tur ir iepūsti. Tā, un reku būs slaidiņš, divi slaidiņi, kurā būs parādīts, kā puķis tiek izmantots kā bura. Iespējams, ka daudzi jau zina, varbūt, ka daudzi nezina, bet, lai nonāktu līdz tādai situācijai, kad tu esi klāt puķim, tur ir noteikti soļi, kas ir jāizdara diezgan tehniski, kurus noteikti jums izstāstīs kāds certificēts instruktors, jo es varu galvot to, ka viņi ir mācījušies tās nianses, kā nesapīties, teiksim, stropēs, kā nepazaudēt dēli, tuvojoties puķim, un kā to drošā veidā izdarīt, jo, ja tu vienkārši peldēsi klāt tam puķim, neko neizdarot ar stūri un striķiem,
tu noteikti sapīsies striķos. Un sapīties striķos, tas ir cauri. Ja tu esi sapinies striķos ūdenī, tad, nu, tur tikt vaļā tas būs no tiem mezgliem būs ļoti, ļoti grūti. Tā kā tie, kas nav droši par to, kā šo te panākt drošā veidā, es noteikti iesaku sameklēt kādu, kas to jums parādīs jau reāli pludmalē un reāli jūrā jau, vai, teiksim, ezerā vai vienalga. Tā, šeit puķis izskatās, kā plosts, kad tiek sarūlēts kopā, dēlis apakšā, pats pa virsu un lēnā garā var čučināt uz krastu. Protams, labāk, lai novēlu visiem, lai līdz tam nekad nenonāktu, jā? Tāpēc jāņem vērā visi tie iepriekš minētie apstākļi, un ir tādi divi teiksim, zelta likumi kiteboardā. Nekad nekaitot tālāk par to distanci, kur tu būtu gatavs peldēt atpakaļ, ņemot vērā gan viļņus, gan straumes un vispārējo. Un otrs zelta likums ir vienmēr iet kaitot tādās vietās, kur vējš pūš uz krastu, vai arī, kur ir 100% jūs esat droši, ka ja būs kāds, kas jums aizbrauks pakaļ, ja būs vējš no krasta. Nu jā, un ieteikumi kaiteriem, savstarpējie ieteikumi, protams, vienam otru pieskatīt, esot jūrā, tas ir kādam varbūt pašsaprotam, kādam nē, bet tomēr paskatīties, pavērot, pasakot līdzi, kas notiek ūdenī, jo tā dabiskā kaitera pozīcija ir uz dēļa un kustībā vienmēr. Ja jūs redzat, ka kāds tur cīnās ilgi ūdenī, neceļās uz tā dēļa un meklē pazaudēto dēli vai sapinies, varbūt tās ir. Pievēršat uzmanību, paskatieties, varbūt tās, ka jūs varat kaut kā līdzēt. Bet, protams, izvērtējot visus apstākļus paši, tā lai nav jāglāb divi cilvēki, teiksim. Protams, es tiešām ieteiktu mācīties pie certificētiem instruktoriem, jo viņi, izejot to apmācības kursu, viņiem tiek iemācīts, kā pareizi un kā droši iemācīt jūs rīkoties dažādās situācijās, kā droši iemācīties kaitot. Braucot, protams, pa vējam vienmēr ņemt līdzi mobīlo, tas ir downwindā, ja brauc, tad jāpaņem līdzi ir mobīlais, vai varbūt, ka kāds brauc gar krastu, ik pa brīdim izskrien tur krastā, paskatās, vai ar visiem viss ir ok. Un jauniņiem turēties kopā ar pieredzējušākiem, tas arī ir ļoti svarīgi, jo, teiksim, aizbrauc trīs čaļi kaut kādi, piemēram, tikko nopirkuši puķi, un tad tur mēģina kaut izpildīties jūrā. Tas nekam nedara. Tur tomēr vajag kādu, kas tomēr var kaut ko vismaz parādīt, lai būtu daudz maz droši. Un tas pamatos viss tā kā par drošību. Jā, paldies par uzmanību un cerams, ka būs vējaina vasara. Varbūt auditorijā ir kādi jautājumi? Man ir komentāri, tas tāds visiem pašsaprotams, vismaz es to daru. Es parasti vienkārši apskatos arī apkārt, kas notiek, vai paskatīties, piemēram, vai tur nenāk kaut kāds liels mākonis vietu, vai tur kaut kur tālumā nezigaņo. Un ja kaut kādā jūs redzat, ka tuvojās kaut kāds negaiss vai mainās pēkšņi vējš paliek krāsmē, nepaliek iekšā, ejam ārā. Palūdzam, lai kāds nolaiž lejā puķi un pagaidām, lai tas paiet garām. Visu laiku ir jāskatās visam apkārt, kas notiek. Ne tikai uz laikapstākļiem, bet arī uz cilvēkiem, kas parādās pludmalē, visu laiku gan paši par sevi, gan arī par citiem. Ja, teiksim, kaut kas nav kādreiz skaidrs, nekautrējieties, pajautājiet, un tā sabiedrība pēc maniem novērojumiem ir diezgan atsaucīga. Neviens nekad nav pateicis, ej projām, es tev neko nestāstīšu. Tā kā... Tādās arī uz pludmali atbraucot, ja nezinām kaut kādas iestas, kur akmeņi vai kaut kāds, kaut kas, whatever. Pavisam noteikti. Var pajautāt, varbūt, ka cilvēki zina lietas, viņš arī noteikti padalīsies ar to informāciju. Tieši tā, jā. Nekad neviens neko nav atteicis. Jā, jautājums. Drīzāk jautājums varbūt vajadzētu pastāstīt vairāk par ūdeni atrašanos vienam pret otru, kas nāk pret krastu, kas iet pa vējam pretvēju. Tas arī ir drošības aspekts, bet es domāju, ka to pastāstīs, tas reāli jādara ir un jārāda jau uz vietas pludmalē, un to vislabāk izdarīs instruktors viens pret vienu, lai tiešām būtu visiem, lai būtu saprotams un skaidrs. Bet pamatos, es domāju, ka tās pamatlietas ir izstāstītas, teiksim tā. Jā, paldies, Mārtiņ. Jā, labi, paldies.